esam atpakaļ mūsu nākamajā sērijā. Tātad, ja tev interesē digitālais mārketings, SEO par Google algoritmiem un tā tam līdzīgi, tad droši vari piesakot mūsu kanālam, gan šeit YouTube, gan arī Spotify. Un droši arī apskaties manu un Melānijas Instagramu, vairāk detaļas būs aprakstā. Un mūsu šodienas tēma ir, kā šobrīd izskatās Google meklētājs, arī tātad mūsu mākslīgais intelekts ir šobrīd nedaudz pievienojies visai spēlē, un jā, tā ir mūsu šodienas tēma. Jā, es sākšu ķeršos uzreiz pie tēmas par Google meklēšanas rezultātu lapu, jeb SERP. Kā zinām, Search Engine Result Page. Es gribētu, gatavojoties ierakstam, es atgriezos pagātnē, kā bija mana pirmā tā saskarsme ar Google, kad es biju pusaudze, un vienīgais, ko es tur meklēju, bija kaut kādi chatrūmi un tā, un tad es atceros, ka Google meklētājs bija tiešām ļoti, ļoti vienkāršs. Rezultātu lapa nebija vispār necik, nezinu, tāda... tur rezultātu lapā uzrādījās tikai lapas nosaukums, kaut kāds neliels aprakstīns, nebija nekādas reklāmas, nebija nekādas papildu funkcijas, nekāda personalizācija. Tas, ko, piemēram, mēs varbūt šodien redzam, tā pirmatnējā Google meklēšanas lapa bija tiešām ļoti, ļoti vienkārša dizaina. Un tā bija plika algoritma darbība, kur cilvēks nevarēja neko mainīt. Bija lapas nosaukums, URL adrese un īsts apraksts, kas bija meta descriptions, ko izveidoja Google algoritms. Un tu kā cilvēks nemaz nevarēja viņu pats mainīt. Un tas viss bija tikai un vienīgi algoritms. Un Google ir 26 gadi. Joprojām, tas ir diezgan pieklājīgs vecums, manuprāt. Un, joprojām ikdienā ir vairāk kā 8 miljoni, 8,5 miljoni, man liekas, tie meklējumi, kas tiek Googlē katru dienu ierakstīti, kas ir super daudz. Un tad Googles mērķis joprojām nav mainījies, un mērķis joprojām ir tas, ka rezultātu lapā ir jāparādās pēc iespējas labākai informācijai, ātrai un labai informācijai tas, ko tu tur meklē, kā meklēšanas rīkam. Tas joprojām nav mainījies, taču ejot tālāk pie tā, kāds tad šobrīd izskatās Google meklēšanas tā lapa, kad mēs ierakstam savu vaicājumu. Tur ir izmaiņas, ļoti liels tehnoloģijas ir gājušas priekšu, un šobrīd mēs lapā redzam, es arī īstenībā parādīšu uzreiz piemēru, tam man būs vieglāk tā pastāstīt. Es ierakstīju IKEA, kā meklējums mans, piemēram. Es šobrīd atrodos Vācijā, tāpēc man viss ir vācu valodā, bet ko mēs te uzreiz redzam? Mēs redzam produktus uzreiz, ko mēs varam nopirkt, tas uzreiz tāda interaktivitāte. Tad mums nāk organiskie rezultāti, uzreiz mājaslapa šeit mēs redzam. Uzreiz ir video iekļauti, kas ir, ja godīgi, to pirms 26 gadiem mēs vispār pat varbūt neiedomājāmies, ka kaut kas tāds būs, un tad viss šī informācija tad ir arī ieteikumu, ko citi cilvēki vēl meklē, un vēl superīgs papildinājums šeit maliņā, ko var redzēt, ka tas ir tā kā knowledge panels, un, kas ir, šeit mēs redzam uzreiz arī Google My Business, kur tad atrodas mans tuvākais, tas ir, uzreiz mēs redzam adrese, visu telefonu, tas open hours. Šis ir interesanti arī šeit, ko mēs redzam ar live search, kad mēs redzam dzīvē, kas notiek, cik busy ir šī vieta. Tāpat arī, piemēram, ja mēs kādreiz ejam uz restorānu, mēs varam iegooglēt restorānu un tad redzēt, cik tur ir aizņemts, piemēram, šodien. Šis man liekas, ļoti labs piemērs, kā mēs varam redzēt, ka tas viss ir ļoti funkcionālāks un daudz lielāks tāda interaktivitāte, ko Google mums sniedz. Mēs saņemam daudz informāciju uzreiz jau vizuāli, un tas viss ir pielāgos, protams, arī manai lokācijai, kas ir diezgan arī būtiski.
Jā, tā kā tas tāds mazais vizuālais piemērs par to, cik daudz informācijas ierakstot vienu vārdu, vienam vaicājumu mēs varam dabūt. Ja agrāk tas bija tikai pāris lapas, tad tagad mums ir pilns komplekts video, bildes, kādu reklāmas, people also asked, lokālie rezultāti un live search. Jā, tā kā... Izklausās baigi labi, un vispār arī par to meklēšanas, ja to knowledge panel, tas ir tāds, tas knowledge panel, viņš nevienmēr tikai arī parādās, piemēram, tātad par uzņēmumu, bet arī, piemēram, ja mēs iegūlāsim iekšā kādu cilvēka vārdu populāru, vai ne, tad, un ja viņam, piemēram, arī vēl ir Wikipēdijas lapa, tad tas knowledge panel, viņš tā kā uzreiz iedod informāciju par to cilvēku, piemēram, kur viņš varbūt ir tieši kādu filmu viņš ir spēlējis, kur viņš ir piedalījies, ar kur viņš ir precējies, cik viņam ir gadi un tā tam līdzīgi. Vienmēr sakot, tā ir tā informācija. Bet šobrīd man liekas, ka ir ļoti, ļoti svarīgi uzsvērt to, ka meklētājs mainās vispār atšķirībā arī, kurā lokācijā jūs esat. Ja? Tātad, kā Melānija iepriekš varbūt tie, kuri klausās tikai audio, mūsu Spotify, tad Melānija iepriekš rādīja ekrānu un rādīja, kā rezultāti izskatās iekšā meklētājā viņai, tad, kad viņa, piemēram, ieraksta nosaukumu kādu veikalā, ja, tad viņai parādās uzreiz produkti. Savukārt Latvijā arī tas arī jau parādās, bet arī atkarībā uz kādām precēm, un tie rezultāti nav tik, teiksim tā, tik vizuāli uzskatām, es pat teiktu tā. Tik bagāti. Jā, tik bagāti. Un arī ir jāatceras tas, ka vai par elementiem tu vēl gribi pieminēt kaut ko, vai arī par meklēšanas elementiem tu domā, ka... Es gribēju īstenībā pieminēt to, ka īstenībā tikko svaigi ir iznācis live search arī tā kā ChatGPT live search, kas ir pieejams tiem, kam ir premium versijas. Taču, kas manā uzmanības lokā arī nonāca uz ASV prezidenta vēlēšanām, arī bija šis live search Google ļoti interesants, ko es arī sekoju līdzi. Un es varu īstenībā arī parādīt, man ir atvērta uzreiz jau lapa. Live rezultāti bija skatāmi Google searchā, vienkārši ierakstot šo te vaicājumu 2024. gada Amerikas vēlēšanu rezultātu. Un šeit notika tas, kad dzīvē varēja sekot līdzi, kā mainās skaitļi, kad tiek skaitītas balsis. Šis arī ir tāds jaunums, kad mēs varam dzīvējā skatīties, kā viss notiek. Un šis ir piemērs par vēlēšanām, kā mēs varam sekot līdzi aktualitātēm, kas ir krīzes situācijas, sports, varbūt kaut kādi, laikapstākļi arī varbūt notiek kaut kādās vietās, kāda lielāka tāda laikapstākļa katastrofa, tad arī var sekot līdzi, kas notiek. Un tas ir arī tas, ko Google piedāvā un kas nebija iespējams vēl pirms kāda laiciņa. Bet es, piemēram, skatos, vai net patinu drusciņu uz augšu, es, piemēram, redzu, no kurienes tātad šis resurss ir ņemts, patinu uz augšu, lūdzu. Vari patīt uz augšu. Kur, piemēram, tur ir rakstīts, kā from the Associated Press, Man, piemēram, arī, viņi, piemēram, mainījās tā kā ik pa sekundei tie skaitļi. Viņi mainījās. Okay. Viss nāk klāt, skaitās balsis, mainās procentu un jā. Jā, šī ir ritīgi feini, šādu nebiju redzējusi. Tas ir svaigi, tas ir svaigi. Jā, tiešām izskatās ļoti, ļoti feini. Es noteikti gribu arī, tu varbūt vēl gribi kaut ko pieminēt. Nē. Varam turpināt. Okay. Es gribēju pieminēt par tieši tajām atšķirībām, ka mēs meklējam no dažādām lokācijām, jo, piemēram, šobrīd arī tajā pašā Amerikā, mums ir iznākuši Google AI Overviews, kas nozīmē to, ka tad, kad mēs, piemēram, rakstam kādu jautājumu, mums tiek izģenerēta atbilde, balstoties uz to, no kādiem resursiem ir ņemta informācija. Un šajā gadījumā tas, kas ir jāatceras, ka, piemēram, reizēm mēs uzdodam jautājumu, mums šeit pat Latvijā vai pat arī Vācijā parādās people also ask, jeb cilvēku
jautājumi, ja, vai cilvēku, es piemirstu pēkšņi, kā bija latviski, bet anyways, jūs saprotat, parādās, teiksim tā, follow-up jautājumi. Tad Google, tātad USA, ja šis jautājums var tikt spēc uzģenerēt ar mākslīgo intelektu, jeb šajiem Google AI overviews, tad, teiksim tā, mājaslapas zaudē savas pozīcijas, jeb viņa zaudē tātad šos klikšķus. Pozīcijas viņām parādās tāpat tās top 1 un tam līdzīgi, bet, ja ir šis AI overview pa virsu, tad ir ļoti, teiksim, tā samazināta iespēja, ka cilvēks uzklikšķinās uz to rakstu. Bet tas, ko es jums vienmēr iesaku, ir tiešām kritiski izvērtēt visu, ko jums saka mākslīgais intelekts, un jums visos mākslīgā intelekta rīkos ir iespēja uzspiest, no kurienes ir ņemta informācija, tātad no kas ir par avotu, un vienmēr pačekojiet, kas tur ir pa lapām. Jo, protams, no sākuma tagad, kamēr šie, jo ļoti bieži cilvēki arī saka, ka tie mākslīgā intelekta rezultāti, ka viņi ir diezgan aplami, ja? Bet ir jāceras tas, ka no sākuma varbūt viņi ir aplami, bet varbūt pēc 2 mēnešiem viņš jau būs tā satrenējies, šis lielais machine learning modelis, ka viņi nebūs vairs aplami. Ja? Tātad mums kā mājaslapu īpašniekiem ir arī jāceras, ka mēs noteikti gribam parādīties arī tātad šajos pašos SearchGPT, Gemini, Google iekšā kā avots, no kurai ņemta informācija. Un tad šis arī ļoti interesanti, jā, tā kā to var izdarīt. Un vispār mums nākamnedēļ būs meistarklase par saturu, kā veidot savu draudzīgu blogarakstu, tā kā noteikti par šo es arī runāšu, tā kā varat, paskatīsieties descriptionā, es ielikšu linku. Tālāk. Jā, tālāk mēs gribam parunāt par to, uz ko fokusēties, lai tad vispār parādītos augstāk Google. Un, jā. 2 lietas, uz ko fokusēties, lai parādītos Google. Un pirmā lieta, uz ko fokusēties, ir veidot kvalitatīvu un atbilstošu saturu. Kvalitatīvs saturs būs tāds saturs, kas apvieno kopā gan profesionālu viedokli, kur ir research, jeb pētījumos balstīta informācija, kas ir jūsu pieredze, kas ir unikāls, kas būs interesants lasītājiem lasīt un uzkavēties jūsu lapā, jo viens no Googles algoritmu vērtējumiem ir arī tas, cik ilgi cilvēks pavada laiku jūsu lapā. Un ja jūs jau pirmajā reizē, kad es jūsu lapā nonāku, dodat man superforši kvalitatīvu informāciju, kurai es uzticos, es labprāt gribēšu pastīties vairāk, kas vēl pie jums ir, un līdz ar to mans pavadītais laiks jūsu lapā augs, un Googles algoritmiem un Googles maziem zirneklīšiem ļoti patiks redzēt to, kad cilvēks šajā lapā uzturas ilgāk. Un tas ir būtisks rādītājs, ka tas, ko jūs piedāvājat savā lapā, ir kvalitatīvs un atbilstošs tam, ko es meklēju. Un, jā, vienmēr paturiet prātā, veidot saturu, paturiet prātā savu klientu, kas pie jums nāk ar jautājumu un mēģiniet dot precīzu, pēc iespējas precīzāku atbildi. Jā, un atcerieties par Google standartiem kvalitātes, kas ir EAT, tas ir ekspertīze, autoritāte, uzticamība un pieredze. Un ja jūs visu šīs lietas iekļausiet savā saturā, tad jūsu saturs būs kvalitatīvs un atbilstošs. Es gribu arī pieminēt to par šajā gadījumā, ka nevajag baidīties izmantot mākslīgo intelektu, lai viņš jums palīdz izveidot tātad šo vērtīgo saturu, bet jums ir jāuzdod pareizie jautājumi un atcerieties, tātad vienmēr, tad, kad jūs runājat ar mākslīgo intelektu, pasakat viņam iztēlojas, ka tu esi SEO content marketing specialist, piemēram, vai SEO expert vai content marketing expert. Satura, vai arī latviski tas būtu satura marketinga eksperts. Un attiecīgi pieliekat arī vārdiņu klāt SEO, tas palīdzēs. Un, jā, un šajā gadījumā jūs varat pajautāt, piemēram, mana doma ir izveidot rakstu par to un to, kas varētu būt tas, kas maniem cilvēkiem interesē, vēl papildus, kas ir papildus materiāls, ko es varētu pievienot, lai šis raksts
būtu vērtīgs priekš klienta un lai viņš, piemēram, palīdzētu cilvēku noturēt ilgāk lapā un ideālā gadījumā vēl tam cilvēkam palūgt, lai viņš pašēro tālāk vai nu sociālajos tīklos, jeb dalās tālāk ar citiem cilvēkiem, un tas raksts aiziet visās digitālā mārketinga, nevis digitālā mārketinga, bet digitālo platformu dzīvē. Un jūs attiecīgi piesaistat vairāk apmeklētājus savai lapai, un jums ir superīgi klienti, un jā, dalieties ar to interaktivitāti, video, foto, infografikas, un jā. Un tā otrā lieta noteikti ir saistībā par tehnisko SEO un lapas veiktspēju. Jā, saturs ir būtisks, taču otrā lieta ir tieši tā tehniskā puse, kas ir lietotāja pieredze un to, kā lietotājs jutīsies apmeklējot jūsu lapu, cik viegli būs to navigēt cauri lapai, atrast lietas. Un tad tehniskās lietas būs gan tas, kas būs vērstas uz lietotāju, uz jūsu klientu pieredzi, bet tehniskais SEO ir saistīts ļoti arī ar to, lai arī Google, kā apmeklētājs jūsu lapā, arī spēj saprast, par ko tad jūsu lapa ir un spēj lapas indeksēt un salikt, lai Google arī jūsu lapu saprast un zinātu, kurā brīdī uz kādu vaicājumu jūsu lapu parādīt Google meklēšanas rezultātos. Un zem tehniskajiem parametriem slēpjās, protams, arī lapas ielādes ātrums, mobilā versija, kā lapa izskatās mobilā versijā, un pat vairāk Google skatās to, kā ir mobilā versija, nevis desktopa versija, un lapai ir jābūt drošai, jāskatās, lai mājaslapā visi linki strādā, kas ir salinkoti un tur uzrādās, tā kā lai viss šīs lietas algoritms ņem vērā un arī izvērtē to, cik augstu jūs Google pozīcijās, tad beigās arī nonāksiet. Šeit es gribu pieminēt rīku PageSpeed Insights. Vienkārši iegūlēt iekšā, pieliksim arī descriptionā linku, kur jūs varat pārbaudīt savu mājaslapas ielādes ātrumu. Un patiesībā šajā rīkā parāda arī tos metrikus, jeb faktorus, kas ietekmē jūsu mājaslapas parādīšanos Google. Viņi kopumā tur parādīsies 6. Īsumā vajadzētu būt zaļam. Visam vajadzētu būt zaļam, tas būtu riktīgi superīgi. Bet, ja jums šobrīd tur ir, ja jūs, piemēram, redzat, ka ielādes ātrums no mājaslapas, jeb performance ir sarkana, tad noteikti saprotat, ka kaut kas nav un paskatieties, ko tas reports rāda. Uzreiz varu teikt, ja jums nav pieredzes šajā tieši no tehniskās puses, kā uzlabot lapu, nesatraucieties. Jums noteikti ir kāds mājaslapas izstrādātājs. Vai arī, ja jums, piemēram, ir lapa uz Mozello, sazinieties ar Mozello supportu, palūdziet viņam, lai viņi jums, piemēram, palīdz. Ja Shopify, arī ar Shopify supportu. Jā, paldies, Agnes. Šodien par epizodi mēs apskatījām to, kā šobrīd izskatās Google meklētājs un arī apskatījām to, kāds viņš bija sākumā un kāds viņš izskatās šobrīd. Tāpatās mēs arī pieskārāmies tam, kā meklētājs izskatās Latvijā, kā viņš izskatās Amerikā, kā viņš izskatās citās Eiropas valstīs un arī parunājām par to, kad Google personalizē mūsu meklēšanas rezultātus un vissvētīgākais, ko jūs varat paņemt līdzi šodien, ir tās 2 lietas, uz ko jūs varat fokusēties, lai jūsu lapa performē vēl labāk Google rezultātos. Un pirmā lieta ir kvalitatīvs un atbilstošs saturs, un otrā lieta tehniskais SEO un lapas veiktspēja, un izmantojiet rīku, ko Agnes pieminēja, PageSpeed Insight, kur jūs varat redzēt, kā jūs to lapas ielādes ātrumu varat uzlabot. Jā. Super. Tad es domāju, šodien mēs noslēdzam. Droši padalieties ar šo epizodi ar saviem draugiem, kolēģiem un sekojiet mums. Un, ja mēs varam kā palīdzēt, droši sazinieties ar mums vai nu Instagramā vai šeit pat komentāros varat mums droši rakstīt. Un paldies! Jā, paldies! Čau! Čau!